sudrabiņa luga, jo pliks, jo traks, tiek spēlēta Blaumaņa brakos. Cesvaine skan, cesvaine dimd. Mēs vai kādam citam korim ir tādas dekorācijas? Šeit dziesma skan īpaši. Vai Latvijā vēl ir kāda saimniecība, kurai 3 tautas kolektīvi – koris, deju ansambls un teātris? Un kur tad vēl pārējie pašdarbnieki, vecākās un vidējās paudzes deju kolektīvi, vokāli ansambļi, bērnu deju kolektīvs? Var droši teikt, tā ir tautas māksla. Jūnija 1. svētdienā notiek tradicionālie draudzības svētki Cecvaines pilsparkā. Gada lielākajā koncertā pulcējas jauni un veci no Madonas un kaimiņu rajoniem.
tas, kas izaudzis uz šīs zemes, nevar to aizmirst. Kinorežisors Ēriks Lācis saka. Prātā un paliek, teiksim, tāda laba, silta un tāda nopietna sajūta par šīs puses cilvēkiem, par viņu darbiem un par viņu uzvarām. Biju liecinieks tam, ka tikai no ļoti maziem kolhoziem, bieži vien nabadzīgiem, radās un apvienojās tagadējā sasvētne, ko mēs visi uzskatām ar tādu un pieminam ar tādu ļoti labu vārdu, ar cieņu, jo šie cilvēki un šie vadītāji ir, manuprāt, to pelnījuši. Un gribas novēlēt sasvētniešiem veidot savu dzīvi, lai visa šī sasvētnes puse, šī skaistā vieta Latvijā tiešām būtu tāda gaismas pils, no tā varētu daudz mācīties. Pēc armijas viņu brāļiem Jānim un Jurim Mickevičiem bija skaidrs, protams, tas vai ne, te tēva mājas. Māte lopkope, tēvs ražošanas iecirkņa priekšnieks. Ģimenē ir arī skolotāji, šoferis un celtnieks. Tātad pietiekami daudz dzīves modeļu ir savās mājās vien. Ar mazumiņu, bet tagad saimniecībā ir sava celtnieku brigāde. Ceļ saimnieciskā kārtā pašu spēkiem. Pērnajā piecgadē nosvinēti 100 jurģi. Tēvis pastaliņas, šuimans svārkus māmuliņu, pielots māsiņas skolas somu. Izlaidums bērnu dārzā. Uzauguši te pati direktora acu priekšā, tāpat kā daudzas viņu māmiņas un tēti. Par dzimstību šai pusē nevar žēloties, varbūt tāpēc, ka ir tāds bērnu dārs viens no lielākajiem Republikas laukos. Ceļa vēlējumi. Paldies, direktor! Paldies, māmiņ! Putnēni atstāja ligzdu, bet ne dzimto pusi laukus, kuros nāksies nemazums sviedru lietu.
Daudzi cesvainieši kļuvuši slavenības, daudzus dzīves ceļš aizvedis prom no tēva mājām, kā Kārlis Ebri, bet... Jā, tieši šogad aprit 50 gadu, kopš es jau skatos uz Rīgas torņiem. Bet ir viens tornis, kas laikam visu mūžu paliks pats pirmais un pats skaistākais Cesvainas tornis. Mans varonis uz skatuves saka, katram cilvēkam vajag dzīvē izvēlēties torni, kurā uzkāpt. Un tā arī šodien gribētos vēlēt visiem Cesvainas ļaudīm skatīties virzienā, kas ved mūsu dzīvi uz augšu, uz to torni, tai Cesvainas vecajai pilī, vēlēt, lai viņa ilgi glabā tos cilvēku soļus, kuri tur ir staigājuši, no šīs pils ir iznākuši ar lieliem sapņiem, ka šos sapņus ir realizējuši dzīvē. Paldies jums, Cesvainas, gaišie cilvēki!